un tad liktu lapas un zāli un zemi, un tad to vermikompostu. Un audzētu, kā teikt, kosmosu. Kosmos. Nu, tā kā... Mēs līdz tam vēl izaugsim. Jo mums ir atbraukusi Kristīna no Māpils iedvesmo. Un kā es uzzināju, tad Kristīnai nemaz nav siltumnīca pašai savā. Liela saimniecība, bet bez siltumnīcas. Bet ir viedoklis, kas viņā jādara. Tā kā viedoklis ir visiem cilvēkiem, arī man un par siltumnīcām. Kā teikt, bet es absolūti gaidu tavu rezultātu, jo ja tev izdosies, tad man arī var būt siltumnīca. Es tev atradu profesionāls sēklas. Melons un arbūzes, jo man liekas, ka tavā darbiņā, kad tu būs pārguris, visai Latvijai sataisīs, tad, jā, šeit ir, nu, vienkārši sēji iekšā, tad jau skatīsies, kas tev sanāks. Man šķiet, ka ir tam jānotiek. Šeit jau smuki rakstīts profesionālis. Nu, šķiet, ka tam arī ir nozīme. Nu, provēsim tātad arbūzi un melons. Mums Latvijā lielākais arbūzu audzētājs uzcēla siltumnīcu pie mums. Tur pie Spuņciem. Jāsaprot, ir kā to visu laistīt. Jo, redz, mums ir viena laistīšanas sistēma automātiskā, un viņi atgriež un aizgriež tur to krāniņu. Bet es jau nezinu, sīpolam droši vien ir viens režīms. Tev tie gudrie kolēģi internetā, lai stāst, kā jādara. Katram savu patiesību, un galvenais, ka tev būs pašam sava eksperimentālā pieredze, un tu varēsi stāstīt, man bija tā. Tiekamies Māpils tirdziņā, kad ir nākamais? 2. un 4. svētdiena. 2. un 4. līdz 1. Nākošais, kurā datumā būs? 27. aprīlī. 27. aprīlī tiekamies atkal Māpils lielajā sapulcē, Māpils centrā. Viss. Čau! Ralfhaus atbrauks un izdarīs.